Labvakar visiem vīriem. Piesēžam. Es esmu no Ventspils, mums ir vēl kādi vīri atbraukuši līdzi arī no Ventspils. Ventspilī mēs arī vīri pulcējamies. Es nezinu, cik bieži, jums laikam ir reiz mēnesī, ja? Mēs nākam katru nedēļu kopā un tādu vairāk kā mājas grupu no vīriem. Jau vairāk kā 5 gadus un Dievs ir daudz ko darījis. Un ielicis manā sirdī arī uzņemties kāds atbildības vadīt šo vakaru. Un tādā veidā ir sadraudzinājis mūs ar daudziem Latvijas vīriem, ar daudzām Latvijas vīru grupām. Un es, kad redzu šo visu, man sirds gavilē. Varbūt to tā neredz, bet iekšien man gavilē, kad es redzu, ka vīri ir atgriezušies pie Dieva, kad vīri nāk kopā, kad vīri mēģina atrast atbalstu. Un es zinu, ka tas ir ļoti svarīgi, kur vīri ir kopā. Kad vīrs ir savā vietā, ģimenē, tad tur ir laime, ja? Un ja vīrs ir savā vietā, tad tiešām apkārt viss izdodās, jo mēs vīri esam priesteri savās ģimenēs. Un tā ir varbūt tā vēsts, bet padalīšos ar savu liecību, ar savu stāstu, kāpēc Dāvids man uzaicināja. Vienmēr nav viss tik forši gājis manā dzīvē. Ir bijuši arī visādi laiki. Un varbūt sākšu ar otrādi. Šodien es esmu vīrs ģimenē, es esmu precējies, es esmu vadītājs uzņēmumā, kur jau es vadu vairāk kā 5 gadus. Un kalpotājs gan draudzē, gan arī ar šai vīru kalpošanā un misijas dažādās kalpošanā. Bet gadus 15 atpakaļ tā viss nebija. Un ja tā var atļauties teikt, tad es biju stipri atkarībā. Jauns cilvēks, kurš bija pilnīgi atkarīgs arī no citu viedokļa. Ja? Un man nebija tāds brīvības, kurus es redzu arī šodien jauniešos, kas viņiem trūks, ka viņi nezina savu identitāti, ka viņi nezina, kas viņi ir, ka viņi skatās riņķi, dara visādas muļķīgas lietas. Un tā bija ar manīm. Es jau agrā jaunībā saslimu ar alkoholu, varēja dzert jau tur nedēļas, 2 nedēļas, un tā kā ritīgi jau lomkam, un kad augsts sviedra pilus grīds, Un vienkārši tik tālu tas viss aizgāja, kad tam jau, protams, tai dzīvē izklaidīgai nāk līdzi visas lietas, kautiņi un dažādas situācijas. Un man arī bija svarīgi tā atzinība no maniem čomiem, no maniem džekiem, jo es uzaugu bez tēva. Un mamma man ļoti mīlēja, bet viņa manim netika galā. Viņa bija ticīga sieviete, vispār es esmu kristietis, ja tā var teikt, 4. paudzē. Un interesanti, kā Dievs to ir darījis manā dzīvē, lai es sastaptos ar viņu, patiesi atzīt viņu. Bija kaut kam jāsalūst. Un tas notika cietumā, bet līdz tam es vēl aiziešu. Laiks iet ātri uz priekšu, tas ir nepielūdzams, bet man vēl ir 20 minūtes. Šeit Jelgavā arī es esmu studējis, iesācis studijas, tā labi. Mēģināju jau labi visu pareizi darīt, bet paralēli tam gāja atkarības un kautiņi gāja te cīņās, arī Jelgavā gāja te MMA atceru. Un tad bija tie laiki, kad man bija vajadzīgs tas bars, vajadzīga tā atzinība, un tu visāds muļķīgs lietas dari vienkārši. Tu pats nesaproti, ko tu dari. Un tad, kad tu esi slims ar alkoholu, ar dažādām citām atkarībām, tad tu neesi sev valdnieks. Un bija tā, ka tas dzīvesveids man noved tik tālu, kad mēs ar draugiem vienkārši vienā atvadījāmies no Baļļuka vasarā. Man bija jāsāk 2. kursā studēt. Pa lielam tas nebija tā, ka es tur baigi labi mācījos. Tas viss bija, protams, pa naudu un kaut kādu kredītu es ņēmu un visādā veidā, lai tik nebūtu pie mammas mājās jābūt, lai tik varētu kaut kur būt izrāvies ārā. Strādāt negribēju. Bija pilnīgi izlaidies, pilnīgi tāds vaļīgs, pats sev Dievs. Bija dzirdējis par Kristu, bija dzirdējis par Dievu, bet nesaprāt, nezināja, kas ir Jēzus Kristus. Nesaprāt, kāpēc viņš ir tāds cietējis. Priekš manis viņš, atļaušos izteikties, bija tāds, es tā arī saku, tāds ķirpili. Ja es iegāju baznīcā, tants, viss rauda, Kristus uz krusta. Es nesapratu to ticības lietu. Es sapratu, ka Dievs ir, kad es esmu kaut kur, kāds man ir radījis, ka es neesmu no pērtiķa, tas nevar būt, man galvā tas negāja iekšā.
Bet, jā, un tā, es zināju par Dievu, bet es pats sev biju Dievs, tas dzīvesveids bija tāds, un 21 gadu vecumā nonāca cietumā, piekāvām, nositām vienu apsargu ar čomiem, un cietumā arī 5 gadus pavadīja. Un nebija tā, ka uzreiz par eņģelīti kļuvu, ja? Bija viss tā cietuma dzīve, un tā kā es biju varbūt tāds, kas tur vārdu, ko saka, to dara, tad ātri vien ievilku visā tai cietuma romantikā saucamajā, sēdēju tur ar tādiem cilvēkiem kopā, tur blatnī kamerā uzreiz jau, kā tikko pervahods, bet ātri tā indi mans pārņēma ātri, ja, un tāds lepnums bija iekšā un viss tas, bet ziniet, kā Dievam ir savu ceļu pie katras sirds. Un tā viņš arī sastap mani, ja, un vienā reizē es vienkārši sapratu to, kad viss ir pilnīgi slikti, jo pazaudē vienā dienā tu pazaudē ģimeni, tu pazaudē tos draugus, dēļ kā tu dzīvoji, to savu baru, jāsaucamo, tos džekus, tos čomus, visus tos varoņus, tu pazaudē vienā dienā. Tad, kad tu tur esi, tu nevienam neesi vajadzīgs. Tad tu pazaudēji attiecības, man bija meitene tajā laikā, un es biju ritīgi iemīlējies, man tas bija tik sāpīgi. Un es tāds salūzis, bet viss tā cietuma dzīve un romantika apkārt, bet es salūzu Dievu priekšā, es nācu, es vienkārši, es esmu arī pateicīgs visiem tiem kalpotājiem, kas iet uz cietumu, kas sludina evaņģēliju, jo es atgriezos caur katoļiem, vispār es biju kā bērnībā kristīts kā luterāns, tad man pārkristīja pa katolu, tad es sāku vien vairāk lasīt Dievu vārdu, ja, un vienkārši piedzīvoju Jēzu Kristu personīgi caur atklāsumu, lasot evaņģēlijas. Tas bija tāds liels brīnums priekš manis, ka es sapratu, kas ir Jēzus Kristus, man tas tāds vienkārši atnāca atklāsumi. Es izlasīju 5 reizes pa kārtu evaņģēlijas, jo man bija tikai viena mamma, kā ticīga sieviete, bija man ielikusi līdz tikai viena grāmatiņa, jauno derību apvilkusi tur 91. psalmu, vēl kaut kāds rakstvietas. Un tādā veidā es teiktu tā piedzimu no augšienes. Pieņēmu Jēzu par savu kungu, noticēju, ka viņš ir, saprata viņa jēgu, sapratu, ka viņš ir vienīgais glābējs, vienīgais ceļš man pie radītāja, pie debes tēva. Un tad arī bija tā, kad es ritīgi salūzu Dievu priekšā. Un tad, kad Dievs man nolika uz ceļiem, ja varētu tā teikt, tas bija tas brīdis, kad pilnīgi viss izmainās. Zin, kā, līdz tam tu eji pats kā Dievs, un tad vienkārši vienā dienā bija tā, kad es sapratu, ka es ar to dzīvi, kāda man jau ir izveidojusies, tā jaunajā vietā ir atkal jauns bars, jauns ietekmes, tu jau esi ar džekiem tur atkal kopā, tu kāp uz logu, tā arī tai cietuma kamerās, kaut ko tur ramso, kaut ko tur bļausties, kaut kādu baigo vīru tur tēlo, un tev tur arī viss tās lietas jādara, jo tā ir tava ģimene, zin kā, tā kā semeik, tur tuvākie, un tur, viss tās lietas, varbūt kāds ir sēdējis, tie zina, par ko es runāju. Un tad bija tā, kad tāpat laikā es gāju uz kapelu un lūdzu Dievu. Un sākās tā dubultā dzīve, tu kapelē esi viens, un tur tu aiziet, tu esi pavisam kaut kas cits, ja, un tu uzvelc to masku tā. Un iekšā kamerā džekiem un atkal bēnā un visi baigi kruti, un tāpat laikā tu esi eji uz kapelu un tu ritīgi, tu esi noticējis, tu esi piedzīvojis. Un tas ir nesavienojami. Vienā brīdī tas paliek tik smaga nasta. Un es tāds eju kapelu, es atceros, eju tāds kamerā, man atved kapelāns no kapelas. Tur es arī sāku trinkšķināt ģitāru, šodien es arī vadu slavēšanu ar šo instrumentu, bet tad es mācījos, man vienkārši bija spēcīgi vilkumi iemācīties spēlēt ģitāru. To es saprotu, ka dāvana no Dieva, ja es ar to arī nodarbojos tā, draudzē tā ir viena no manām kalpošanām. Un tad bija tā, es gāju kamerā iekšā un man tāds nokrīt bībeli, man plaukt un atver vaļā un tur. Un Pēters darīja tā un tā, man sauc Pēters vienkārši, tādā veidā, kā bērnišķīgā, es tā izlasu, nevar būt, tu tiešām Dievs tā man runā tagad. Un tad bija viens tāds moments, kad bija tāds pilnīgi salūšanas brīdis, kad
Es, protams, nācu Dievu priekšā to smagumu, es lūdzu, Dievs, tev ir, es nezinu, ko man darīt, man te ir ilgi gadi priekšā, es gribu tev sekot, es gribu tev kalpot, es piedzīvoju tiešām viņu, es viņam noticēju, es pieņēmu viņu, es lasīju vārdu, kas tur pīkstēja kaut kas, un arvien grūtāk bija sadzīvot ar to ārienu, jo bija tur situācijas, ka tur ir viss tā kastu sistēma, un tad tur, ja tur kāds normālais iet uz to, viss tas sviests, bet bija tā, ka man vienreiz bija jāiet, un vienkārši vienam uzreiz tai kapelā bija jāiet, un tur bija jāprasa, vienu džeku, viņš tur kaut ko ziebs bija savārījis. Un es domāju, ne jau šeit, kā lai es to daru, un es tagad eju no tās platnās kameras uz turien. Un es saprotu, ja es to nedarīšu, man tur cauri pēc tam, kā pacels pret man paši jautājumu, kā lai es to tur. Man bija tik smagi, es tā pārdzīvoju. Un es neko neizdarīju. Es vienkārši nevarēju. Man tāds žēlums pārņēma, un tad es pēc tam izlasīju vārdu. Man pārņēma žēlums. Pirms tam tā bija normāla praksa, tas nebija nekas traks. Ja bija kāds pelnījis, viņš tiešām bija pa lietu pelnījis, tad tur tas bija, nebija nekas tāds baigi, tā kā nepārdzīvoja pa to. Tur uzšāva un viss, piemēram, bija tādas situācijas kādreiz. Bet tagad bija tā, es aizēju, man tāds žēlums pārņem. Un es domāju, kas ar maniem notiek? Kas ar mani sirdi notiek? Kāpēc man žēl to? Es nemaz nevaru vairāk izdarīt tās lietas. Pēc tam es lasu vārdā, kad Dievs akmens sirdī dod jaunu sirdi. Un es sapratu, ka tas notika ar maniem tajā brīdī, kad es pieņemu Jēzu. Un viņš tiešām mainīja to sirdi. Zin kā, kad tu sāc spēji just līdzi, un tu vairs nespēji būt tas, tā nocitinātā sirds, tev viņa paliek mīksta, un tu neiederties vairs tajā vidē, kur tu esi. Un tā tas vienkārši notika, un Dievs tādā veidā man mācīja jau cietumā esot. Tad viņš caur kodiem bērniem, misionāriem, kas bija ievest mums cietumā, tai sākumā bija Liepājā, pēc tam Jelgavā, te pirmā zonā. Un atbrauc tāda misionāra komanda ar jauniem bērniem, viņi saka, mēs tur no praviešu skolas kaut kādus, tur 15 gadīgi tādi, sīkēji. Viņas, kad ieved tai klasē, mēs sēdējām, tā kā strādāt es nevarēju, tā kā, mēs tur nevarējām strādāt, bet redz, mācīties varēja pēc visam tām poņām. Un es tagad sēžu tai klasē un ievedu uz bērnus iekšā visu. Un tas bija tas, kāpēc es to stāstu, tas bija tas laiks, ka es ļoti lūdzu Dievam izdara kaut ko. Vai tu tiešām mani mīli, vai tu tiešām esi man pieņem, vai tu tiešām esi man piedevis to, ko es izdarīju, vai tu tiešām man pieņem. Jo man bija ļoti grūti to dubulto dzīvi dzīvot, jo tie gadi jau iet, uz priekšu, un visāds jaunas situācijas kamerā, tā cietuma dzīve, un tāpat laikā tu eji, un tu esi pieķēries Dievam. Un es neredzēju, kā vispār. Un Dievs vienkārši atsūta kaut kādus sīkos, bērnus vienkārši uz turieni, viņi tur visi dalās stāst, mēs esam te jaunieši no tādas un šitādas tur pravietiskās skolas, no Norvēģijas un tā, vai no Zviedrijas, es pat tik smalku es neatceru, un dalās ar to, katrs tur sāk liecināt, un viņi pravieto par mums, par tiem džekiem, un es tāds domāju, kas tas te tagad tu pat tādu, tā kā cirks, teātris, bišķiņ tāds kaut kas no to visu, veči sēž, viņi tādu, bišķiņ, kauns jums nav, ar tādu attieksmi pret to vadību. Tas kā jau viss aizmirst, uz tie nosaukumi man no galvas izgājuši ārā. Laiks ir pagājis, bet, tie, kas tur nevis cietumsargi, bet tas ir rehabilitācijas, viss tie. Ne kapelāns, bet tieši tā, resocializācija, jā. Viņi tur tā kā, kaut kā caur to programmu tas viss tur tik pieļauts. Un tie džeki tādi, ko jūs atved mums te uz pērtiķiem apskatīties, uz zooloģisko dārzu, ir labāks vietas, kur bērns vest, tā. Un kad viņi sāk pravietot, tad visi šitie vienkārši pazud, jo viņi reāli runāja, Dievs atklāja tiem bērniem, tas bija veids, kā viņi klauvēja pie mūsu sirdiem. Un tur bija viens tāds ritīgs skarbs džeks, mums nevienam viņš nepatīk, viņš tur, tāds baigi, nebija ērts nevienam. Un tur tā viena meitene, es redzu, ka tev ar vecāko meitu nav attiecības sakārtots, ka tas tev sāp, un viņi tur sāk dalīt, ja es skatos viņam asartēk, un es tos šis ir ritīgi pa lietu. Un es saprotu, ka tas tiešām ir Dievs, ka Dievs tā var lietot kā cilvēks.
Man neticās tajā pirmā brīdī, bet tu sapi viņu arvien vairāk, un tu redzi, mainās viss tā ticības atmosfēra atnāk. Kā esiet sajutuši kādreiz tādu, kaut kas tāds, tas ir tāda Dievu klātbūtne nonāk. Un beigās ienāca vadītāji, un viņi tādi saka, jūs starpā šeit nav tāds Petro. Viņš tādi, Petru! Es tāds, nē, tas nav pa mani, Pēters. Viņi tādi, nē, Petru! Un rītīgi viņi tā rītīgi saka, tu Rost, es esmu ļoti priecīgi, ka es tevi satiku, es tur vakar vai no rīta biju lūkšanā, un man Dievs runāja, ka es satikšu tevi. Un viņi vienkārši saka, tu dienās būs liels vīrs, ap tevīm būs vīri, tev Dievs vadīs, viņš tevi ir izredzējis, rītīgi šitā mauc visu to veču klāt. Un viņi tā saka, un ja es tevi pieņēmis, viņš tev piedod visu tās lietas. Un viņi tā vienkārši konkrēti man saka, un man sāk grīļoties, kā piepildīja svētais gars tajā brīdī. Un es stāvu pie tā galda tēloju, ka man nekas neņem, bet īstenībā es gandrīz izrubījos, man tik labi palika. Tas vienkārši tā klātbūtne pārņēma, tāds spēks, tas dievišķie. Un es stāvu tāds un tēloju, ka nekā nav. Un nē, nopietni tā bija. Un tad tas brīdis, kad tie bērni vēl sāk pieslēdzās pravietojumu, viņi tiešām visādas lietas Dievs viņiem atklāja. Un es pieķēros tam, es sapratu, ka tas ir vārds priekš manīm. Un tiešām tā arī bija. Nepagāja ilgs laiks, ka man etapēja projām. Es vēl nebiju notiesāts, man nevarēja pēc likuma vispār nekur vest. Bet es Dievam lūdzu, ja tu vari izrauj ārā no šejienes man. Es, protams, pretojos tēloju, ka es negribu tiem džekiem un tā, bet īstenībā es biju laimīgs, ka man aizved projām uz zonu. Es biju tik laimīgs, tur bija tautvaids, kapelāns, tur vēl nāca katoļi, tas Jurijs priesters, tad vēl tāds Ginters, Jānis nāca, arī kapelāns jāt šeit. Forši bija ritīgi, vēl no kaut kāda vēl Krievu draudzes viens nāca. Māsas, tur kaut kāds mājas, un es visur gāju tur un klausījos vārdu, un mēs tur pat savus dievkalpojumus sākām taisīt. Un tur bija viens tāds, es teiktu, tāds krimināls autoritāte, tāds liels ģeķki, no kura visi baidījās. Un viņš bija atgriezies. Un es biju ar viņu kopā, viņš bija mans semēņiks, un mēs tur varējām zonā darīt, ko mēs gribām. Ja? Un tas bija ļoti interesants laiks. Un tā tikai Dievs var izdarīt. Es saku, ja tu paļaujies uz Dievu un meklē viņu, viņš izmaina pilnīgi visus tos apstākļus. Pat tur, kur liekas, ka vispār nav iespējas, nav cerības, nav izējas. Un tā tas notika, vienkārši pagāja laiks. Man bija kāds 100 raportu uzrakstīt, tas ir ļoti daudz, pa to laiku. Jo es visu laiku es vienkārši biju tādā kustībā, pretošanās armijā. Un man tas viss tā baigi, tā bija mana ikdiena, tāds naids bija, un Dievs man rādīja sapņos, es arī kaut ko sapņoju par etam, un Dievs man rādīja, kad es kā lācis ar tādiem nagiem rauju jau miesa gabals ārā, un tas bija tāds laiks, es dzīvoju naidā, tu visu laiku mēģini, ka tikai, tā kā karot ar to administrāciju, to policiju, tur visu laiku tādā naida stāvokli, visu laiku kaut kāds durus nograb, tu jau esi jau tāds mošs, kas būs. Tādā stāvoklī cilvēks nevar dzīvot. Tas ir šausmīgs stāvoklis. Es nevienam to nenovēlu. Jo tas ir, tu ēd vienkārši pats sev. Naidā nekad nepaliec. Tas ir vienkārši traks stāvoklis. Un tādā momentā man tiešām bija šis brīnums, kad Dievs atsūtīja šos bērnus. Tas viss bija tāds, kas veicināja uz to brīdi, kad es varēju aizbraukt beidzot uz to Jelgavu ar visiem saviem 100 raportiem, uz zonu, tikt uz kapelu, sākt tur dzīvot normāli, sportot. Es tur nebija nekādas vairs atkarība iespējas, un es jau biju brīvs no cigaretēm, no alkohola. Tāpat cietumā, jo tāpat viss tās vielas ir un viss tur var lietot. Vēl vairāk nekā brīvībā, ja. Bet fakts bija tāds, ka Dievs man bija atbrīvojis, un viņš tiešām palīdzēja, veicināja caur šo cietumu visu dzīvi, caur visām tām lietām. Un bija tāds vēl viena lieta izstāstīšu, kas tāds svarīgs moments, kad tāda rehabilitācijas plāna vienreiz bija jāzīmē. Es tur zīmēju, ko es gribēju, ģimeni, tur bērns, ko jau standartā mēs tur katrs gribam, sapņojam par kaut ko, es tāds domāju. Un es gribētu rehabilitācijas centru uzbūvēt. Pats tād vienkārši, tas ir tas, ko es gribēju. Es gribu kaut ko labi darīt. Es daudz sūdzu, reāli visu dzīvi arī sūdzu. Es gribu kaut ko labi arī izdarīt. Tā.
Un es viņai saku, un tā, ka es runāju ar tiem resursu darbiniekiem, viņi man neticēja. Viņi saka, tas ir pārāk pareizi. Es no Dieva vārda daudz lietas biju satvēris, un es ar viņiem runāju. Viņi īstenībā jau tā probācija un viss tās psiholoģiskās zinātnes jau ir, tur tāds biblisks pamats īstenībā ir. Un tad, kad tu lasi vārdu un satver tās patiesības, tad viņi saka, mēs tev neticam, tu melo, tu jau atbildi to, ko mēs gribam dzirdēt apmēram. Tā. Un man bija ritīgi grūti, es biju dusmīgs, bet tā ir mans sirds, es tā gribu, es gribu normāli dzīvot. Bet, pagāja tas laiks, tas termiņš saīsināts 5 gadi, pieprasīja 8, beigās 5 dabūja sēdēt. Un no tās dienas, kad atbrīvojos, es saņēmu vārdu. Protams, tur ir brīnums, vienkārši man vēl ir 4 minūtes. Daudz ir ko stāstīt un dalīties, ja tā, bet notika tā, kad atbrīvojos, vienu rakstu vietu, ko es satvēru kā savu patiesību, tādu balstu un pamatu, dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības un visas lietas jums, Dievs rūpēsies par jums. Ja? Dievs parūpēsies, viņš labāk zina, kas tev ir vajadzīgs, viņš labāk māk izveidot arī visi apstākļus tam tev vajadzīgajam, ja? Jo mums jau daudz ko gribās un daudz liekas ko, un es vienkārši sapratu, ka man jāatzinās pēc viņu valstības. Es neizdzīvošu šitai vidē. Nebija viegli, bija, protams, braucu pie kādiem onkuļiem ciemos, jau liela daļa arī vairāk nav dzīvi. Vienu no tādiem tuvākajiem, labākajiem draugiem man arī jau aizgājuši, vienu tur mežā atrada pēc kādu laiku, un viss tā dzīve, viņa jau vēlnam jau ir tikai viens mērķis, viņš jau grib tikai iznīcināt, ja? Un nokaut primāri. Es vēl teiktu, tā sūdz par to miesu, bet viņš ir tavu dvēseli nokaut, un tas ir traki. Un tāpēc vienkārši es pieķēros tam vārdam, un Dievs man ved cauri visām tām lietām, un viņš man kaut kādā veidā svētīja. Un pagāja kaut kādi gadi, un es vienreiz ar sievas runāju par to rep centru, un man atnāk tāda atklāsme, bet reāli Dievs saka, bet tu strādā rehabilitāciju, tas uzņēmums, tas ir tavs rep centrs. Tām nav sienas, tā nav iestāde, bet tas uzņēmums, tie veči, es ar mežistrādu strādāju. Tie veči, viss tas, tu viņiem māc to dzīvesveidu, tas ir tavs rehabilitācijas centrs. Es tā domāju, wow, reāli Dievs katru lietu piepild, kas ir tā, ko viņš ieliek tavā sirdī. Un mans tāds novēlējums ir arī tiešām dzenieties pēc debesu valstības, ja, jo nav lielāka spēka. Tu vari sākt krāt naudu šodien, bet tu vari dzīties pēc viņa valstības un būt miljonārs nākamgad. Es teikšu tā, ja, bez tās krāšana. Ja tu uzticēsies Dievam visu savu dzīvi, viņš tiešām mainīs tās lietas. Jo tad, kad pieslēdzās tā pārdabiskā domāšana, tās pārdabiskās lietas, tie līgumi, ko es savā prātā pat izkalkulēt, nekad dzīvē nevarētu. Un man arī nebija tāds pieredzes, ietekmes vai vēl kaut kas. Un Dievs vienkārši ir svētījis, veidojis, mācījis. Un tas ir visi pateicoties tam, ka es dzinos pēc viņa valstības. Es visur skrēju, man tāds brački ir Ventspilī, Jānis Veikmans. Viņš man visur vilk uz visām sapulcēm, konferencēm, skraidīja riņķi pa visām malām. Un tas bija tā, ka vienkārši es visu laiku biju tur, kur ir kaut kas par Dievu, kaut kas. Protams, uz draudzi, tā ir vēl viena lieta, ko mēs arī vīriem mācām, ka tev ir mājas, ka tev ir ģimenes, ka tev ir kāda autoritāte, ka tev ir kāds garīgs tēvs, kas var runāt tavā dzīvē. Ka tas ir spēks. Un tiešām, jā, atgriežoties, dzīsimies pēc debesu valstības, jo Dievs zina, ko tev vajag, un viņš parūpēsies par tevi. Un viņš var arī no pēdējā, ja tajā laikā, kad man to vārdu runāja, es biju tāds, teiksim tā, noziedznieks pēdējais, ar līdz galviņu, tāpat kā vispārējie, tur sēdējām, tur kaut kādās kačoku maikās, tur nekāds zīmes nebija par to, ka te kaut kāds Dieva vīrs varētu būt, ka mēs kādreiz kaut ko kopā šādu varētu veidot, ja? Kad Dievs varētu kaut kādā veidā lietot. Bet Dievam ir savs redzējums, un viņš redz. Un tad, kad tu pieķeries viņa vārdam un tai patiesībai, tad viņš tev sāk lietot. Un viņam vienalga, kāds ir tas tavs stāvoklis šodien. Tāpēc vienkārši, jā, tas atkal tas vārds, pieķersimies viņam, un tas ir tas, ko es jums novēlu.
dzenēties pēc viņa valstības, un tur arī nāks visas lietas, arī svētība, finansiāla, arī pārējā veselība, mentālā un tā tālāk. Dziedināšanas vienkārši nebaidies, ej kopā ar Dievu, un to, ko viņš tev saka, arī dari. Kaut kā tā. Amen. Jā. Paldies par laiku. Silts.